Labvakar basketbola apskatā. Jauns gads ir klāt, bet jūsu atmiņā vēl noteikti ir iepriekšējā gada labākie momenti. Tāpēc mēs jums piedāvājam atskatīties uz sezonas pirmās puses top 10 nozīmīgākajiem notikumiem krāsainajā basketbola virtuvē. 10. vietā Pētera Višņevica atgriešanās Latvijas basketbola līgā. Šobrīd viņa izaicinājums ir jaunie studenti. Uz kādu laiku Pēters no vīriešu basketbola bija prom, tomēr, kā atzīst pats treneris, basketbols paliek basketbols un nav nozīmes, vai to spēlē vīrieši vai sievietes. Kāda starpība, ko strādā? Baskets ir viens. Baskets ir viens, kuru spēlē sievietes un kur spēlē vīrieši. Bet baskets kā tāds ir viens. Līdz ko pie turības stūra stājās Pēteris Višņevics, komanda soli pa solim ir aizkāpusi līdz Latvijas basketbola elitei. Kolorītā trenera komandas neķīkst, bet kārtīgi rukā, tiecas augstāk par sev atvēlēto plauktu un tieši ar to ir izpelnījušās simpātijas. Es nezinu, kā nākošgad izveidosies situācija valstī, kā tas viss jāpakšā kā nekā finanses. Un līdz ar to man ir dabīgi, ka gribētos turpināt. Bet es vēlreiz saku, tas nav tikai no manas atkarības. 9. vietā BK Ventspils iekļūšana Eiropas izaicinājuma kausa 2. kārtā. Kurzemniekiem nācās spēkoties ar Chimiku no Ukrainas, Skyliners no Vācijas un Maccabi no Izraēlas. Sākumā uzvara viesos par Chimiku, zaudējums vāciešiem, bet tad 2 uzvaras, attiecīgi mājās pret Maccabi un izbraukumā pret ukraiņiem. Vācijā Ventiņi piedzīvoja zaudējumu, kvalifikāciju nākamajai kārtai atliekot līdz pēdējai spēlei pret izraēļiem. Tajā Ventspilnieki uzvarēja pārliecinoši. Lūk nākamās kārtas pretinieki. Ventspilnieki jau garantējuši 16. vietu un iespējas cīnīties par augstāku vietu nākamajā kārtā. Nākamā vieta mūsu topā VF Rīga komandai, kas pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē startēja tik augsta līmeņa turnīrā ULEB Eiropas kausa izcīņā. Pēc neveiksmīgā pirmā apļa VFieši 2. izcīnīja 2 uzvaras par Seviļas Cajasol, kas šobrīd Spānijas ACB līgā dala 5. vietu, un otru spēcīgāko Izraēlas komandu Jeruzalemes Hapoel. Par spīti savainojumiem komandā, VFieši sakostiem zobiem cīnījās pret Cajasol un dramatiskā spēles galotnē nosargāja uzvaru ar 1 punktu pārsvaru. Kapteinis Kristaps Veničēnoks guva 32 punktus. Kapteinis cienīgs spēle, viņam 32 punkti. Precīzi viss. Pēc nedēļas Rīgā ciemojās klubs no Jeruzalemes. Pēc puslaika -7. Tad sekoja lieliska 3. ceturdaļa un galotnē veiksme bija mainieku sabiedrotā, skanot beigu signālam +3 Vefiņam. Neveiksme Pardubicē ar Nimburgu neļāva iekļūt nākamajā kārtā, tāpēc vēlam, lai veicas pārējos turnīros jaunajā gadā. 7. vietā Sanda Buškevica atgriešanās dzimtās Ventas krastos. Pēc tam, kad BK Ventspils rindās viņš bija izcīnījis 4 Latvijas čempionu titulus no 2000. līdz 2003. gadam, Sandis izmēģināja laimi Turcijā un Krievijā, līdz 2005. gadā nokļuva Lietuvas Rītas. Viļņas kluba sastāvā pavadītajā sezonā saspēles vadītājs uzvarēja gan Lietuvas, gan Baltijas basketbola līgās, bet pēc tam atgriezās Latvijā, kur ASK Rīga sastāvā pievienoja savai kolekcijai 5. čempionu titulu. 2008. gada nogalē Ventspilnieks spēlēja Itālijas komandā Udīnes Snaidero, bet pērnā gada beigās atgriezās tur, kur viss sākās – Ventspilī. Pēc pusotra mēneša abas puses draudzīgi šķīrās, tomēr šogad, pēc pāris nedēļu viesošanās Kārļa Mužnieka vadītajā Prokom Trefl, Sandis atkal atgriezās un mačā ar Maccabi gandrīz sasniedza triple-double – 9 punkti, 9 piespēles un 8 atlēkušās bumbas. 6. vieta. Daira Bērtāna progress sezonas pirmajā pusē. Dairis savas karjeras sākumā bija viens no rezultatīvākajiem ASK junioriem un jau nākamajā sezonā debitēja lielajā komandā. Karjera turpinās Ventspilī, bet loma komandā ir pieticīga.
tiek saņemta kritika par kreisās rokas neizmantošanu un sniegumu aizsardzībā. Pēc Ventspils Dairis atgriežas galvaspilsētā un diezgan negaidīti 21 gada vecumā kļūst par vienu no VEF komandas līderiem. Dairis vairāk un precīzāk met tālmetienus, drosmīgi un pārliecinoši dodas caurgājienos un nekautrējas tos noslēgt ar izteiksmīgiem dankiem. Vidēji 27 minūtes un gandrīz 10 punkti Eiropas kausā. Teicams sniegums jaunajam un vispusīgajam atlētam. 5. vietā Daira jaunākais brālis Dāvis. Latvijas basketbolam ir tikai daži pārstāvi, kuri tik agrā vecumā pievienojušies tāda līmeņa klubam. Tiesa gan, sākotnēji Eiropas U18 čempionāta simboliskās izlases dalībniekam sevi jāpierāda farmklubā Skofja Lokā. Pagaidām oficiālos mačos jaunais talants vēl nav uzspēlējis. Barons nav izsniedzis brīvlaišanas vēstuli. Lai vai kā, basketbola apskats novēl Dāvim veiksmi. 4. vietā viens no 2 Eiropas spēcīgākās līgas pārstāvjiem. Savu 2. sezonu Spānijā un Bilbao basketkluba rindās aizvada Jānis Blūms, kurš vidēji 13 mačos nospēlētajās 23 minūtēs sametis 9,8 punktus, divreiz precīzi asistējis partneriem un savācis 1,6 bumbas zem groziem. Tādējādi palīdzot savai komandai šobrīd būt 5. vietā Spānijā. Produktīvākais sniegums Jānim pret Badalonas Juventud – 22 punkti un 2 precīzas piespēles. Tā turēt arī turpmāk Jančik. 3. vietā Kristaps Valters. Spānijas ACB līgā Kristaps aizvada 3. sezonu, un tās pirmajā pusē viņa balancesto Fuenlabrada atrodas augstajā 4. vietā. Kristaps 13 spēlēs vidēji laukumā pavadījis 23 minūtes, guvis 9,3 punktus, atdevis 3,7 piespēles un izcīnījis 2 atlikušās bumbas. Labākais mačs Adolfam pret Kaha Laboral – 11 punkti un 9 piespēles. Jāpiebilst, ka viņš pagaidām ir 7. labākais piespēlētājs visā Spānijā. Tikai uz augšu, zirnekļu cilvēki! 2. vietā Kristapa Janičēnoka iespaidīgais sniegums Eirokausā. Pēc iepriekšējās sezonas Itālijas 2. līgas klubā Umana Reyer Kristaps šo sezonu atgriezās mājās, lai apliecinātu savu snaiperu reputāciju VEF kluba rindās. Pamazām ieskrienoties, melnās leģendas kapteinis atsprāga vaļā kā šampaniešu korķis tieši tad, kad komandai tik ļoti vajadzēja līderi. 6 Eirokausa spēlēs Kristaps vidēji spēlēja 32 minūtes, guva 20,3 punktus, izcīnīja 3,5 bumbas un 2 reiz padalījās ar partneriem. Savu labāko maču viņš aizvadīja arēnā Rīga pret Seviļas Cajasolu, kad spāņu grozā sabēra 32 punktus un pārsita vairāk kā 6 gadu laikā aputējušo rekordu pret Pompeju Napolī, kad Kristaps iemeta 28 punktus. Jāatzīmē, ka Vefiņa punktu mašīna vienu brīdi bija rezultatīvākais vīrs visā Eirokausā, bet pirmo kārtu pabeidza tikai solīti aiz, augstajā 2. vietā. Kristaps nesamazina apgriezienus arī šogad. Rudens notikums numur 1, iespējams Andra Biedriņa labākā spēle karjerā. Andris Golden State Warriors sastāvā savu 7. sezonu pasaules spēcīgākajā līgā iesāka labi, kļūstot par basketbola apskatu pirmās nedēļas seju. Mūsu supermens pirmajās 3 spēlēs vidēji guva 7 punktus un izcīnīja gandrīz 8 bumbas. Bet lielākais sprādziens vēl bija priekšā. 26. novembrī pret Memphisas Grizzlies supermens atgriezās 42 minūtēs, 28 punkti un 21 bumba zem groziem. Lai arī Andra karjeras rekords atlikušajās bumbās ir 26 pret New York Knicks, kopumā spēle pret Grizzlies bija iespējams Andra Biedriņa labākā visā NBA karjerā un labākā pēdējos teju 20 gados kopš latvietis spēlē NBA. Andri, veiksmi jaunajā gadā, Latvija par tevi! Studenti ne tikai mācās un spēlē basketbolu, bet arī izklaidējas.
Jaunajā gadā pirmie uz ātruma cilts kālis starta līnijas Latvijas Universitātes mācību spēks Rudolfs Rozītis un Krists Pīternieks. Iepriekšējā ātruma divkaujā Mārtiņam Skirmantam 8. vieta, bet Raitim Grafam 10. rezultāts. Pirmā vieta joprojām pieder abu torņu bijušajam komandas biedram Dāvim Bertānam. Pie ruļļiem LU studenti Rudolfs Rozītis ar Ford un Krists Pīternieks ar Subaru. Lacam un laižam! Tev jau forši starts, un manējais vispār nebrauc. Skaties, tev forši starts, nav fair. Nav fair. Nē, nu veci, kā tu brauc? Nē, nu tas nav normāli. Es redzu, ka mums kaut kas tur līdzīgi iet, man liekas. Kāda iespēja, veci? Nu, atkal manējais aizdos, ne tur, kad vajag. Neaizlido bez manis, ja, veci. Sauc palīgā LU tehniķis, es domāju. Tehnicis tiek mums formas nodrošināja, ja? Mēs vienās treklos. Cik labi mēs izskatamies šodien. Veci, vienīgā komanda, kur vispār kaut ko saprot, ja? Pasties man ātram, veci, te lāstē rekords, un viss man izsit ārā. Nu. Pēdējā aplī, veci, pēdējā aplī. Pirmajā braucienā Rudolfs uzrāda fantastisku rezultātu un, protams, ir ātrāks par Kristu. Otrais brauciens. Studentiņi tiks pārlien viens otra mašīnītē un čukstina tālāk. Aiziet. Un atkal es guļu startā, veci. Un jā, Šumher avārija arī pie viena, ne? Šīs sezonas lielāka avārija. Jāmēģina teikt Šumher cienīgs lidojošais. Kā bērnībā viņš ļoti patīk. Kāds tas Šumhers? Kāds Šumhers? Deivids Kulhārds bija mans favorīts, jo viņš nemācēja braukt vienīgais. Man tev varbūt tomēr pagaidīt kaut kādā brīdī. Kāda pagaidīšana, vecīt? Kāda pagaidīšana? Skaties, kā Rūdis brauc, vecīt, Rūdis, nāk Rūdis. Rūdis lidinās. Rūdis lidojošais Rūdis, vecīt. Malts, vecīt, malts. Paldies. Otrais etaps jau izrādās daudz sīvāks, bet kāda būs ātrāko apļu summa? Dāvis Bertāns pēc 8 nedēļām beidzot ir gāsts no līdera troņa. Jaunais pagaidu čempions ir Rudolfs Rozītis. Krists Pīternieks ieņem 16. vietu. Pēc nedēļas modelīšus kučierēs Barons spēlmaņi Agnis Čavars un Raimonds Feldmanis. Tiekamies nekur citur kā ātruma cilts halēm. Reklāma ir balstīta tikai uz vienu lietu – laimi. Un vai jūs zināt, kas ir laime? Laime ir mammas mājās pagatavotā ēdienas smarža. Tā ir brīvība no bailēm. Tas ir stends ceļa malā vai vizuāls piedāvājums zilajos ekrānos, kas ar pārliecību bļauj, ka viss, ko jūs darat, ir labi. Ar jums viss ir labi. Esiet laimīgi ne tikai nākamās 3 reklāmas minūtes, bet arī visu nākamo gadu.